Otrās dienas pumpēšana. Pusdienas laiks. Jārok lielāks grāvs uz to dīķi. Šeit arī es vēl iebraukt nevaru, lai savilku tās rūtiņas, ko es teicu, tos grāvīšus. Rakšu šeit lielu grāvi tagad. Jaudīgs tas sūknis. Jā, nu tā, raksim to grāvi dziļāk. Reku te tāds jau seklāks paliek. Tas sūknis diezgan jaudīgs ir, jā. Te nāk klāt, bet vienalga viss jāpārok. Es domāju, līdz vakaram nopumpēsim. Un tad līdīsim iekšā, kā es teicu, tādas ievaldes savilksim pa to purvu, lai tās ievaldes savāktas visu ūdeni un ievadīsim lielajā grāvī. Tā līdz pusē esam tikuši. Tūlīt būsim pie lielā dīķa klāt. Jau te būsim pie tā ceļa grimst iekšā, bet nekas. Apakšā tāda smiltiņa, tāds smilšs māls tāds. To grāvu baigi plato es nerakšu, jo, lai es pēc tam tieku pāri tur, man vajadzēs ielikt, es te zarus ielikšu un baigus, lai tiktu kaut kur pāri. Tāpēc viņš man tāds baigi stāvais jārok ar stāviem krastiem. Nezinu, jau kā 10. reizi tīri to galvu. Izraksim daudzreiz dziļāk to bedri, lai tā rupjā frakcija ieciet. Bet viņš vienalga ies ciet. Te var mēģināt darīt, ko tu gribi. Man tur saka, kannu likt un ko tur, viss kaut kas ir darīts. Jo tā kanna arī momentāli cieta. Es esmu pat racis tā, ieracis garā grāvi un pat zarus licis, nu, lai zari aiztur šitos sūdus, bet beztolks vienalga viņš cieta. Un šitam tā jauda ir šausmīgi, viņš baigs sūds. Un, kad tā ātri sūds ar to sūdus nes, neko tur nevar izdarīt, tur tik jātīra. Jau cik reizes ir sūkti šitie purvi.